Mums ir vēl ienācēji. Tātad mums šodien sabatskolas kārtība ir šāda, ka mums būs kopīgi jautājumi, bet mēs viņus apspriežam grupā. Tad 5 minūtes apspriežam grupā, un tad, kad ir 5 minūtes pagājuši, tad mēs varam skaļi izteikties, lai arī citi zina, pa ko mēs esam pie kādiem slēdzieniem nonākuši. Tāpēc aicinu jūs visus sagrupēties tā, lai jūs varētu izteikt savas domas. Šeit krievu valoda nāk šeit, ja vajag tulkot, tad var droši nākt šeit. Ja nevajag tulkot, var arī, te arī krievu grupa, arī kuriem nevajag tulkot, ja? Labi, tad mums šodien tēma ir par tautām, valstīm un kāda to loma. Bieži tur bija runāts tieši par valdībām. Es nezinu, kāds jums bija iespējas un pārdomas pēc šī materiāla to izlasot, bet man bija tāds iespējas, ka viss ir slikti. Ka visas valdības ir sliktas un vienīgais, kas mums ir labs, ka varbūt atnāks Dievs un viss sakārtos. Man tāds iespējas bija lasot šo grāmatu, šo mūsu materiālu. Tāpēc pirmais jautājums visiem, ko es došu. Tātad pirmais jautājums. Kā tu vērtē, vai mūsdienās tautu un valsts valdības ir labas vai sliktas? Un kas ir labs un kas ir slikts? Varbūt jūs gribat izcelt kaut ko no tā. Un ar ko draudzes vadība, tieši draudzes, mums draudzē arī kaut kāda vadība vai ne valdība, ar ko draudzes vadība atšķiras vai vajadzētu atšķirties no tās sliktās pasaulīgās valdīšanas. Es jums esmu devis dažas raksturvietas iedvesmai. Ja jūs viņas visas lasīsiet, jūs noteikti nepaspēsiet neko pārunāt. Bet, ja jūs esat pa nedēļu lasījuši, jūs vismaz apskatīsieties, pa ko tur bija runa. Ja? Un varbūt jūs varat tur kādu pantu paņemt. Protams, jums var nākt prātā citi panti vai citi bībeles teksti, ar ko jūs argumentējat vai pamatojat savu viedokli. Droši izmantojiet. Ja? Bet tad 5 minūtes, tad šie jautājumi. Jūs varat taisīt uzsvaru, uz kuru no viņiem gribat vai uz abiem, bet tad droši 5 minūtes pārunājiet. Vai valdības ir labas vai sliktas, kas labs, kas slikts? Un draudze. Ja draudze ir laba, ar ko tad viņi atšķirās no pārējām valdībām, vai vajadzētu atšķirties? Tad droši pārunājiet, un tad pēc 5 minūtēm es paprasīšu. Tā, 5 vai būtu vairāk minūtes ir pagājušas. Varbūt tāda noskaņojumam, lai saprastu. Lai vēl tu viņu noslēgsies. Varat, ja? Varbūt tādam noskaņojumam. Kuri uzskata, ka valdība, pasaules valdības un Eiropā un vēl pārsvarā ir labas? Pats arī roku tie, kas uzskata, ka pārsvarā ir labas. Tur ir viss kaut kas slikts arī, bet kas pārsvarā ir labas. Labi. Un kur uzskata, ka tomēr viņas vairāk ir sliktas un labāk ne? Jā, es skatos, tad ir kaut kā trešdaļa, kas saka labas, trešdaļa, kas saka sliktas, un tad pārējie varētu būt, kas atturās, kas nezina, kuriem nav viedoklis. Jā. Mēs te runājām mūsu grupā, kad labais ir tas, kad ir kārtība, un vismaz daudz maz ir kārtība, kad mēs varam droši iet uz ielas, ja? Nestaigā cilvēki ar kalašņikoviem mūs nevar nošaut tikai tāpēc, ka mēs ne tā apģērbušies. Vēl viena lieta bija, kas bija, ka mēs arī mazliet sākām runāt par vēlēšanām, ja? Jo nāk vēlēšanas. Un tā doma bija, kad vēlēt vai nevēlēt, un tad bija tā doma, ka ja valdība ļauj man kalpot Dievam, un pielūgt, tad tā ir laba valdība, un par to var vēlēt, balsot. Ja?
Jā, tāds mazlietiņa no mūsu puses bija vēl daudz domas, bet es gribu dzirdēt arī no citiem, kuri grib pateikt arī savas galvenās atziņas, kura grupa. Droši celiet rokas. Mūsu galvenā ideja, tā kā atbildot uz pirmo jautājumu, jo vairāk mēs nepaspējām, ir tāda, ka pati pa sevi valdība nav slikta, viņa ir laba. Bet tas, ka valdības neliek pirmajā vietā Dievu, tāpat noved līdz sliktam rezultātam galu galā. Lai arī kādi nebūtu motīvi, bez Dieva mēs varam pēc paša PSRS un citām bijušām valstīm un arī varbūt esošām redzēt, ka bez Dieva tas viss aiziet galējībās un ļaunumā. Jautājums varbūt. Tas nozīmē, ka vēsturiski mēs ejam aizvien sliktāk un sliktāk, jā? Mūsu domas dalās šajā jautājumā. Es uzskatu, ka mēs vēsturiski mazliet labāk nekā iepriekš. Citi domā savādāk. Jā. Labi, varbūt jums bija vēl kāda doma pie šī, ko jūs gribat pateikt? Ja ne, tad mēs ejam, un drīkst arī uz jautājumiem atbildēt tālāk citi. Ja? Kur jaunieši? Ja? Es skatos, jūs visi grib izteikties. Ja? Kurš ir? Man ir vairāk atbild uz otro jautājumu par kā vajadzētu atšķirties vadībām. Tas, ko mēs izrunājām, tas bija tas, ka draudzes vadība ir vairāk vienota uz vienu mērķi, kas saistībā ar Bībeli, bet pasaules vara velk katru to varu uz savu pusi. Katrs mēģina iegūt varu savā virzienā. Tas varbūt ir tas, kā atšķirās šīs te valdības. Tad ja es pareizi saprotu, bet tas ir tā kā ideālā draudzē, ja? Jā, tas ir ideālā. Jo es saprotu, ka draudzēs mēdz arī būt dažādi domājuši un katrs velk uz savu pusi. Kā jau jautājumā minēts, ar ko draudzes vadībai vajadzētu atšķirties. Tas bija tādā vajadzētu būt. Jā. Ne? Jautājums, vai mums tā sanāk, un jautājums, vai arī draudzē nevar veidoties tā, kā sliktā valdībā, kad ir kāds, kas grib visu noteikt, un visiem vienoti jāpaklausa, varbūt tā, ne? Nevis jāvelk uz savu pusi, un tie, kas sāk vilkt uz savu pusi, tos slēdz ārā no draudzes, lai tāda nebūtu. Ko. Jā, labi, ja jums ir kāds domas, droši sakiet, es skatos, ka te ir kāds komentārs. Es speciāli mēģinu jūs provocēt, lai nebūtu tādas, viss mums, viss skaisti, bet, lai padomājiet, un droši, Juri. Jā, mums draudze, es uzskatu, ka mūsu vadība, draudzes vadība ļoti cenšas palīdzēt atsevišķiem draudzēm un mūsu visai draudze, lai draudze justos labāk un strādātu labāk. Pat ja rodās kāds cilvēks, ka viņš velk uz savu pusi, ka viņš grib panākt savu, tas arī var būt pa labu, jo viņš grib panākt savu, jo viņš saprota, ka Dievs viņam kaut ko pateica darīt. No malas izskatās, ka viņš grib panākt savu, tieši savu, bet īstenībā viņš vienalga padara draudzes darbu labāk. Bet tad sanāk, ka pasaulīgās valdības necenšas, lai būtu labāk. Tas tikai draudzē. Tagad es nezinu, ļoti rētas valstis, kur vadība domā par tautu. Tagad tādi laiki. Iespējas, kad nav. Jā. Labi. Es gribēšu dzirdēt arī citu domas. Katrs jauns lēmums padara valsti nabagāk. Vai jūsu grupai bija vēl kāds? Я насчет первого вопроса.
как бы я сравнила со своим опытом, когда я была руководителем молодежи. Ты можешь быть хорошим человеком, да. Kā jauniešu vadītājs pieredze. Jā, kā jauniešu vadītāja pieredze. Хорошим руководителем, но все равно как бы грех, он существует, он есть во мне, он есть в тех людях, которым я руководила. И не все получалось. Представьте, это я одна и, например, там 10 молодых людей. Tā problēma ir tā, ka ir grēks Ir arī grēks. tajos kristīgajos vadītājos un dalībniekos. Viņai А daudz šeit, cilvēku. а здесь как бы целое государство, это еще усложняет. Vēl grūtāk, kad ir tik daudz cilvēku. Это как испорченный телефон. Sabojāts телефон. Говоришь одно, например, народ говорит, и доходит уже совсем крупицей. То же самое сверху. Там есть своя, где они решают, там эти 100 депутатов, там, да. И когда это уже доходит до низов, это вообще совсем уже по-другому. Bet tad tomēr ir jēga tai valdībai vai nav, kā tev šķiet? Как здесь сказали, что там, где Бог может руководить, если мы доверяем Ему. Не будет 100%, но будет максимально возможно в данной ситуации как бы, nu, nezinu, var tikai Dievam uzticēt to visu. Savādāk, nevar. Mēs pašu spēkiem to nevaram izdarīt. Labi, paldies. Tādā aizdoma ir, ka ja ir valdība, kurā nav Dieva, tad varētu būt slikti. Tu šausmīgi gribi teikt, es skatos, bet ir pastāstīt to, ko mans tēvs stāstīja. Īsi pēc Pirmais pasaules karš tā kā nebija beidzies, tādi juku laiki bija, un tad bija pienācis viens brīdis, kad vispār nebija valdības. Teicas atbildes te jautājumu, vai sliktas vai labas tās valdības. Tas bijis visbriesmīgākais laiks, kādu viņš ir piedzīvojis, ka 3 mēnešus nav bijusi nekāda valdība, un tad mans tēvs un arī visi pārējie zemnieki mājas bija noslēgts, bija spiests noslēgt kā cietokšņus un ņemt ieročus rokās, kas toreiz bija pieejami, jo bija tuvumā fronti, bija ļoti daudz pamest ieroču, un mans tēvs vienīgo reizi mūžā, kā jaunieks, bija spiests ņemt ieročus rokās, viņš pa lajiem neiznāca viņam lietot, bet bija jābūt bruņotam, lai neuzbruktu, neaplaupītu. Tas ir bijis visbriesmīgākais laiks, kādu viņš piedzīvojis, tā kā vispār tas ir sliktākais, ka nav nekādas valdības. Paldies, jā, es domāju, ka tā ir labs piemērs. No šī gala varbūt kāds, es nezinu, varbūt kāds. Jānis, ja ir kādam vēl kāds no Dzidra, varbūt ir kāds domas īpaši. Mums te bija dažādas domas, mēs apspriedām, par tām valdībām un varām. Ir jau tā, ka tie likumi ir labi, ko viņi izdod, un arī mēs esam aicināti paklausīt valdībām un varām, bet, diemžēl, ne jau vienmēr tās valdības rīkojās pēc tiem likumiem. Mēs redzam, kas arī notiek, kad ir vēlēšanas, un es domāju, mēs arī kā kristieši nevaram teikt, visas valdības ir labas un domāsim pozitīvi, jo mēs nevaram sliktu saukt par labu un labu par sliktu. Bet man patika tā rakstvieta, ko tu devi no Mateja 20, no 25 līdz 28, un kā Jēzus ir mācījis, ka jūs zināt, ka valdnieki ir kungi pār tautām, un lielie kungi tās apspiež, bet pie jums tā nebūs būt. Bet kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulains. Un ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps. Jo arī Dieva dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu. Paldies. Jā. Labi. Jā. Jā. Jā, es domāju, ka šī, lai gan tagad arī sauc par tautas kalpiem, vai ne? Valdībā cilvēks, ministri, kas ir kas kalpotāji, tā kā viņi kalpi arī pēc šī principa varētu būt, cerams, ka tas arī var īstenoties. Tagad pāriesim pie nākamā jautājuma. Nākamais jautājums ir, kā draudzē vajadzētu reaģēt uz problēmām sabiedrībā? Kāda būtu pareizā draudzes attieksme?
mēģināt risināt lietas, iesaistoties sabiedriskos un politiskos procesos aktīvi, vai otrs nosodīt visu tas, kas ir slikts, un gaidīt, kad Dievs tās atrisinās Kristum otrais atnākot uz šo zemi. Kā tad vajadzētu kristiešiem rīkoties? Tad pareizāk. Gaidam, lūdzam, sludinam, vai ejam aktīvi iesaistamies un risinam problēmas, kas ir sabiedrībā, valstī, pasaulē. 5 minūtes, un tad atkal pārunās. Ir, jā. Noapaļojamies un, jā, Laris. Tu gribi atbildēt, jā? Jā, lūdzu. Вот я хочу... Pirmais jau Larisai kāda doma, jā. Вот я хочу ответить на вопрос, конечно, не знаю, права я или нет, но я считаю, что мы ничего сделать не можем. И надо только на Бога надеяться, молиться, и Бог решит все проблемы. А то, что мы будем сами делать, это... Как говорится, все равно нулю, это я так считаю. Jā, labi. Потому что проблемы решит только Господь своей всемогущей силой. Jā, labi, paldies. Šitais. Tātad pirmā doma, ka mēs nevaram neko risināt, jo mums nekas tāpat nesanāks. Tā, Jurija, lūdzu. Jo Dievs vienīgais var atrisināt, jā, lietas. Labi, Jurijs. Nu jā, es gribu pastāstīt. Diemžēl par mūsdienu ļoti, var tā pateikt, ja tā drīkst pateikt, ļoti populāru tagad palika tā problēma, ja, ka Ukraina tagad ir karš, ja, un tur ļoti daudz mūsu brāļi un māsas, ja, un liela daļa palika dusmīgi un meklē vainīgus. Ja? Nu, to var saprast. Cilvēki nevar dzīvot savas mājas, ir vajadzīgi bēgt kaut projām. Ļoti liela daļa arī no māsām un brāļiem cenšas palīdzēt citiem cilvēkiem izdzīvot situāciju tajā laika. Un ļoti daudz cenšas palīdzēt. Cilvēki, kuri palika dzīvot, ir liecības, ja, masa, kuri atbrauca, ja, viņai dēls tur Kīva dzīvo, ja, un stāsta, ka viņi brauc palīdzēt cilvēkiem, kuri zem bombardēšanas dzīvo, ja, brauc uz turieni, lai palīdzēt. Tad iesaistās. Jā, iesaistās. Un, nevis gaida, bet dara. Jā. Jā, tā doma, ka mums ir lietas, ko mēs varam darīt. Jā, mēs varam un mums vajag vienmēr kaut ko darīt. Labi, paldies. Es gribu tagad no jauniešu galas. Līga, Kristiāna, varbūt jums ir kāda doma pie šī? Man liekas, jums ļoti labas domas varētu būt. Vajadzētu iesaistīties vai ne? Saki, ka nē. Kāpēc? Tev bail no mikrofona. Es pats pateikšu skaļāk. Kāpēc nē? Vienkārši negribās. Tas ir labs arguments. Jā, jums es gribētu no jums dzirdēt kādu domu. Es domāju, ka mūsu vajadzība ir iesaistīties, bet tai pašā laikā pacietīgi gaidīt. Un tam ir jābūt ideālā balansā, jo ja mēs redzam, ka notiek nepareiza rīcība, tad mūsu pienākums ir šo te rīcību arī atmaskot, bet tur ir jābūt atkal balansam, vai mēs mākam to izdarīt. Jo mums ir jāiet lēnprātīgi to darīt. Ar kādiem mērķiem mēs to darām.
Tāpēc es domāju, mums ir gan jāgaida pacietīgi, gan arī jāiesaistās. Jo mūsu tā misija ir tomēr evanģelizēt, mūsu tā misija ir tomēr parādīt Dievu. Un Dievs ir tas, kas iesaistās, ja? Un mēs gribētu papildināt vienkārši, mēs jau arī nemaz neesam aicināti vienkārši sēdēt malā. Mēs te runājām par to, ka sabiedrību veidojam mēs paši. Un ja es arī savā šūniņā, savā vidē, sākot ar sevi, saviem cilvēkiem apkārt, pirmkārt nemainīšu sevi, nemainīsies apkārt man nekas, darba vietā, sabiedrībā, kurā es dzīvoju, pilsētā, kurā es esmu, un tad vēl tālāk. Nav jau stāsts par to, ka man tagad jāiet kara gājienā pret kaut ko, kaut kur, kaut kādā valdībā, varā vai vēl kaut kur. Bet varbūt sāc to pirmo kara gājienu pats ar sevi un maini kaut ko sevi, uzticoties Dievam, un tad tai šūniņā, un tad tas viss tālāk aug sabiedrība. Man patīk tā doma. Mēs veidojam sabiedrību. Man patīk tā doma, ka tas ir kaut kāds apvienojums starp abiem diviem, ja? Un sākam ar sevi. Un tas dabīgi. Saka, kādu raksturus, bet pēc tam es došu tālāk. Tā laikam ir rakstīts, nezinu, cik es precīzi mācēšu citēt, bet ir tāds vārdi teikt, ka tu nonāc kādā zemē, tad tu gādā arī par tos tautas un par tās zemes labklājību, ka dari visu labu, ko var darīt, jo ja viņiem labi klāsies, tad arī tev labi klāsies. Super. Tā ir rakstīts. Jā, tas varētu bija, man liekas, saistībā ar Babilonu. Ja? Tā tulīt. Papildinot Ingas teikto, man arī uzšķīra Mikas grāmatā, jums visiem zināma raksta vieta, jā. Tas būs Mihas grāmatā 6. nodaļā, un tur ir teicis, tev cilvēks ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa, proti darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā. Es domāju, ka tas grūti jau pateikt, kā būs, ja valdības, ja mums, piemēram, ir autoritīvās un ko mums darīt, paklausīt vai cīnīties, bet tai pašā laikā Jēzus ir teicis, kas no zobena paņem, tas no zobena mirst. Ja? Mums tomēr, kā Kristus sekotājiem, mēs esam aicināti uz labu, darīt taisnību un mīlēt cilvēkus, arī ienaidniekus. Bet tad sanāk, ka mums ir, es saprotu, kaut kādā veidā jāiesaistās, bet varbūt ar citām metodēm, varbūt nekā... Bet ja Dievs kādu ir aicinājis būt par prezidentu, un viņam ir skaidrs aicinājums, es domāju, ka tam nevajag tiekties. Ja mums arī vēsturē ir piemēri, kad ir Dieva cilvēki bijuši par valsts vadītājiem. Un arī, ja mēs paskatāmies mūsu Bībelē, vecajās grāmatās, kad ja Dieva cilvēks ir valsts vadītājs, tā ir liela svētība tautai. Jā. Bet vai šīs cīņās, kādas viņas ir? Ja Dievs gribēs, viņš arī darīs kādu par tautas vadītāju. Jā. Tas vairāk ir tīri katra aicinājums. Man te diezgan daudz runāt, Jāni, piedod, es tev nedošu, bet man te vēl citi. Mums te bija doma, kas kādreiz izskanēja, ka ieliek valdībā vienu labu cilvēku un skatās, kā viņš maitājās. Ja? Bet tie nav vienīgie piemēri. Ir labi, kad ir tie, ja Dievs aicina, tad tiešām varētu būt labs rezultāts un būt Ēva, un pēc tam tālāk tev. Var sakot, ka tanī brīdī, kad brālis no pirmajām rindām pieminēja Ukrainas karu, es tanī brīdī aizdomājos par mūsu zemi un mūsu tautu. Un tad ir jautājums, tad, kad, ja gadījumā mums kāds uzbruks, vai mēs darīsim tā, ka mēs tikai un vienīgi gaidīsim un Dievu lūksim un paļausimies uz Kristu, vai mēs dosim pa muti, neļausim savus bērnus aizvest gūstā un neļausim savas meitas un sievas izvarot. Vai mēs lūksim Dievu, lai mūsu sekulārie cilvēki aizstāv mūsu robežas un sekulārie mirst mūsu vietā un lej asins par mums, vai mēs arī iesim un kādam sadosim pa muti? Tas ir jautājums, vai mēs iesaistīsimies vai nē. Vai šobrīd mēs ejam zemessardzē vai neejam, jo aicina tauta, valsts aicina iesaistīties zemessardzē. Mēs iesaistamies vai nē? Jā, šis ir ļoti labs, un es gribētu viņu īstenībā atstāt
neatbildētu, bet pārdomām jautājumu, jo mums vēl jāpaspēj tālāk, man šeit ir. Jā, es gribu atstāt to pārdomām, man liekas, ļoti labs jautājums. Jā. Mūsu tāds kopsavilkums no visu, ko mēs spriedām, būtu, ka mums jābūt sālī, kas tā kā ar savu piemēru, notur to ļaunumu malā, tā kā atgrūž to. Un sabiedriskos procesos mums laikam vajadzētu iesaistīties, politiskajos gan mēs vairāk nospriedām, ka nē. Un karā? Karš ir politisks process, nevis sabiedrisks. Ar sabiedriskām sekām, vai ne? Jā. Labi, varbūt tad mēs ejam pie nākamā, jo mums ir maz laika vairs. Trešais jautājums, un man liekas, tas tāds ļoti interesants. Un es zinu, ka mums draudzē arī domas dalās par to. Tātad ir šis vēstījums izejiet no Bābeles. Un tad jautājums, kā Dievs var izmantot mūs kā draudzi, kas neatrodas Bābelē, lai izsauktu ārā Dievu tautu, kas joprojām atrodas Bābelē. Jo tas uzskats ir, ka mēs neesam Bābelē, ja? Bet mums ir jāpasaka, nāciet ārā visi. Ja? Un kā tad mēs varam pasaukt viņus ārā, ja mēs paši tur neesam iekšā? Un es domāju, ka šeit arī padomājam tīri, varbūt tādā veidā, ja mums... Cik mēs drīkstam tuvu būt ar sabiedrību? Te ir daži piemēri. Viens tas Mateja evaņģēlijā arī piemērs par Mateju, ja, kur Jēzus sēdēja pie viena galda ar muitniekiem, un tad viņam pārmet, ka viņš tur to dara. Un jautājums, cik mēs varam iet iekšā sabiedrībā? Vai mums te bija viens notikums, ka mums te bija lieldienu krusta gājiens, un pirmo reizi mūsu mācītājs viņus ielaida iekšā šajā draudzē, un šeit tika lūgta tēvreizi. Jautājums, vai tas jau ir pa dālu, mēs esam Bābelē, vai nē? Vai tas bija labi? Mums ir domas dalījās, mēs pagājušajā sabatskolā runājam, izrādās, ka dažiem tas šķiet ļoti nepieņemam, citiem atkal ļoti labi. Bet vispār padomājam tātad to, cik mums jābūt sabiedrībā, un kādā veidā tad Dievs mūs var izmantot, lai izvestu no Bābeles. Protams, paliek atklāts jautājums, kas ir Bābele. Arī uz to var atbildēt. Tā, mēs esam pie pēdējā jautājuma un mēģināsim noslēgt šo sabatskolu ar pārdomām par Bābeli. Izrādījās, ka mūsu grupā, kas ir diezgan loģiski, ne visiem bija skaidrs, kas tā Bābele tāda ir. Ja? Bet mums bija domas dažādas. Viena bija tā, ka Bābele viss, kas ir ignorē Dievu baušļus, un pieņemsim, tās varbūt valdība, kas ignorē un neļauj mums ievērot, bet arī tā problēma varētu būt jāstās mūsos iekšā pašos, vai tā Bābele nav mūsos pašos, un tā nav. Vēl bija domas, protams, ka tas viss sajukums, ekumēnisms un starp kristīgām draudzēm izsajukums, ja, ka tas arī varētu būt Bābele, bet kā iziešana, mēs tur nevaram aicināt, ka tas ir svētā gara darbs. Protams, mēs varam, mums vajadzētu, bet mēs nevaram visu izdarīt. Un ka īstenībā Dieva gars ir tas, kas aicina, nevis mēs. Es tādu mazliet kopsavilkumu no tā, ko mēs pārunājām. Varbūt jums ir arī kādas domas, ko jūs gribat padalīties, kā jūs uztverat, kas ir Bābele, no kā mums vajadzētu iziet un kā to izdarīt pašiem tur nesot vai tam līdzīgi. Jurijs, tu došu. Jā. Ir starp mūsu brāļiem un māsām, starp adventistiem, jā, ka mēs ir tāda daļa, jā, kuri sauc pārējos par Bābele, jā, tas ir, es nezinu, es neesmu tik izglītots, bet ko es gribu pateikt no sava pārdzīvojuma, jā, kādu laiku atpakaļ es strādāju, mēs ar brāli strādājam, mums bija baptistu brigāde, un mēs tur divi strādājam, jā. Un
Es mums daudz bija sarunas par svarīgiem Bībeles jautājumiem, ja? Un pēc tam ar laiku es saprotu, ka es ļoti stipri zaudēju, kamēr es cenšos pateikt, kā vajag pareizi saprast Bībeli, ja? Tajā laikā bija ar cilvēkiem vienkārši sadraudzēties un palīdzēt un draudzētē atbalstīt. Tas ir daudz svarīgāk nekā uzskatīt, ka viņi ir Babele un otrā šķirnes. Tātad cenšoties viņus izvest no Bābeles, tu īstenībā zaudē, neko neiegūst. Es kādu laiku ļoti centos viņus izvest no Bābeles un zaudēju visu. Pavisam, Jā, vajadzēja vienkārši sadraudzēties ar cilvēkiem, un tas būtu daudz vērtīgāk. Jā, labi, ļoti labi. Tā te bija, man liekas, vēl kāda roka. Vite, tev bija roka? Vita, jā, tev? Man radās jautājums, patiešām vēl arī, ko mēs saprotam ar Bābeli. Tas ir citas draudzes, citus varbūt nedaudz savādākus uzskatus, un tad mums ir jāvēršās, it kā jāvēršās vai jāmēģina viņus pārliecināt par to, ko mēs saprotam. Manas pārdomas ir tādas arī savu ticības ceļu atceroties, ka Dievs katru zina, uz kuru draudzi viņš aizved. Un arī vienmēr, kad runāju ar cilvēkiem, man jautā, kurā draudzē man pieslēgties un ko tu iesaki? Es saku, lūdzu Dievu, Dievs zina, kurā draudzē tev pieslieties. Tā kā tiešām par to Bābeli, es domāju, galvenais ir mīlēt Dievu no visas savas sirds, no visas savu prāta un savu tuvāko, kā sevi pašlaikam bija tā, jā. Un, ja mēs tā rīkosimies jebkurā draudzē, tad Dievs mūs vadīs, un vai mēs arī kādreiz paši nevaram sevi pieķert, kad vai es neesmu arī tā kā daļēji Bābelē. Tā kā varbūt precizē, ko saprot, no kā mums ir jāizved. Labi. Jā, mums bija, tas jautājums ir, jums ir kāda doma? Jūs vēl spriežat, ja? Padalīsimies, jā. Kā mēs zinām, kad Dievs mums ir devis piemēru Bībelē, ir dot Izraēla tautu, un kā Pāvils saka, viss, kas ir noticis, tas ir noticis zīmīgā kārtā, lai mēs to ņemtu par pamācību sev. Un ko mēs varam mācīties no Izraēla tautas, mēs zinām, Dievs arī viņus bija nolicis, īpaši svētīta tauta ar īpašu gaismu, bet kur viņi kļūdījās, viņi uzcēla milzīgu sienu starp sevīm un starp pagāniem. Mēs zinām, kad viņi ar samariešiem nesagājās, viņi necieta, viņus varbūt kaut kāda tirzniecība notikās, bet izpalika šīs draudzīgās saites, šīs draudzīgās attiecības, un kas ir vēl skumīgāk, īpaši, ja mēs skatāmies Kristus pirmā atnākšanu, Kristus dzimšanu, tad, kad nāca Kristus, tautas vadītāji, farizēji, viņi bija lielā tumsā, viņi bija tā pārņemti ar saviem upuriem, ar savu ceremoniālo bauslību, ar visu pārējo, ka viņi palaida pašu svarīgāko garām. Jā. Kas ir ļoti skumīgi, un var sanākt tā, ka viņi ne tikai paši nevēlējās ieiet, viņi pat citiem aizslēdz durvis uz ieiešanu, kā to Kristus norāda. Un līdzīgi arī mēs varam pamācīties no šī notikuma, vai arī mēs neesam tā pārņemti ar to, kas mēs esam, ar to savu statusu. Ir taisnība, kad Dievs ir izredzējis adventistu draudzi, viņi ir īpaša draudze, kur ir draudze, kas ir būvēta pēc kā, kad mēs dzīvojam pēc tiem, teiksim tā, viņi ir dibināti uz kādiem pamatiem, kad mēs esam savu, teiksim, tā doktrīnas balstījuši tajā, ko māca Bībele, vai mums vienmēr izdodas tā dzīvot? Nē, neizdodas. Bet Dievs ir dibinājis tādu draudzi, kas ir īpaši svētīta ar gaismu, nevis, lai mēs lepotos, ka mēs esam labāki tur par citām konfesijām, bet lai mēs dalītos ar to, kas ir iedots. Lai no tā, ka mēs norobežojamies. Varbūt mēs neesam izgājuši no tās Bābeles, bet ejam? Ja, sanāk. Nē, tā mēs nevaram teikt, jo
tad, kad dzīva adventas kustība, adventas draudze, viņi ir tā izveidota. Viņi izgāja tad jau. Viņi ir izgājuši, un mēs esam aicināti tagad nevis dalīt, ak, tu luterāns vai tu katols vai kas, bet piedāvāt to gaismu, ka lūk, kā ir rakstīts Bībelē, jo debesīs jau vairāk nebūs adventisti, katoļi vai baptisti, tur būs cilvēki, kas varbūt vispār ar reliģiju nebūs bijuši saistīti, bet varbūt tās pateicoties manam, tavam vai jūsu iespējam, kāds cilvēks var izglābties. Tad, ja es pareizi saprotu, tad tā iziešana ir tīri mācību ziņā, jeb tajā mūsu mērķu, mūsu pamata ziņā, mums viņi ir jau uztaisīti, ja mēs esam ārpusē, bet mēs kā cilvēki sabiedrībā esam iekšā. Bet mēs vadam no sabiedrības ideāliem uz tiem citiem ideāliem, kas ir ārpus Bābeles, ja varētu teikt tā, apmēram tā kaut kā. Vispār ļoti interesanti, kad ja mēs kā cilvēki, ja pirmā kristiešu draudz, kas veidojusies, ja viņi nebūtu tā saplūdusi ar pasauli, neizveidotos jau tik daudz reliģijas. Pašā sākumā apustuļi, kad sāka, mēs nelasām, ka tur bija tik daudz reliģijas, bet par cik dēļ tā, ka cilvēki grib, teiksim tā, laipot gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi, iznāk jaunas mācības, kas ir ērtāk mūsu grēcīgai dzīvei, un tā rodās pilns ar reliģijām. Līdz ir tāds sajukums, ka cilvēki vairs nevar saprast, kas ir patiesība. Labi, paldies. Vai no jums ir vēl kāda doma? Ne? Jā, Daini. Es nezinu, kāpēc man visu laiku klausoties gribās teikt, Tev vajag tuvāk, varbūt mikrofonu. No rīta puses atcēlās vētra, un mācekļi izmisumā smeļot laivu. Viņi modina augšā, viņš saka, kungs, kāpēc tu guli? Un kungs saka, jūs masticīgie. Un tanī brīdī viņš teica, rāmi mierā. Un tanī brīdī viņi saprata, ka viņam ir vara arī pār ūdeņiem un vētru. Vētra ir mūsu domās, vētra ir mūsu gribēšanā, bet vai mēs esam teikuši, Tēvs, tava mīlestība un tava gādība mūs sargāja un veda. Tavs miers mūsu sirdīs ir tā dzīvība, ko tu mums devi. Un mēs pateicībā nākam tavā priekšā, lai dzirdētu to, ko tu mums saki. Labi. Mēs, jā, tā doma, kad mūsu... Te dzidra vēl, ja? Tad pēc tam uz šeieni. Jā, tā doma, ka varbūt mēs tās problēmas redzam apkārt, bet bieži vien mums pašam iekšā ir vētra, kuru Kristus var nomierināt. Lūdzu, dzidra. Jā, Bābeli varētu nosaukt, tas nozīmē sajukums. Un... Es tā domāju, te noklausoties arī varbūt Vits teikto, es nedotu tādu padomu lūdzu Dievu, un lai tev Dievs pasaka, uz kuru draudz iet, jo tomēr mēs zinām to, ka izglābti tiks, kas tur Dievu baušļus un Jēzus liecību. Un mēs to zinām, ka mūsu draudzē tas ir, vai mēs visi esam atgriežušies, vai mēs esam ideāli. Tā ir pavisam cita runa, ja? Bet tomēr to, ka adventisti atzīst visus 10 Dievu baušļus, un es domāju, runājot par 4. bausli, tas būs ļoti, ļoti svarīgs un nozīmīgs tieši laika beigās. Tā kā... Tu tā nedarītu. Ja? Tu aicinātu tomēr pievienoties adventistu draudzei. Jā, es noteikti teiktu, kāpēc es izvēlējos adventistu draudzi. Un, tur ir vienmēr jālūdz Dieva gara vadību, gudrību, kā ar katru cilvēku. Es esmu tiešām ļoti ilgstoši 17 gadus strādājusi ar grāmatām, kā kolportieri, un esmu ar ļoti daudziem cilvēkiem satikusies. Un tiešām lūgšana pēc svētā gara, lai Dievs dod gudrību, jo nekad nav tā, ka tu ar visiem cilvēkiem runās vienādi. Tur ir tik dažādi cilvēki uzdod jautājumus. Un tiešām tikai Dieva gara vadībā, gudrībā arī tu spēj atbildēt. Ir arī, ja tu kļūdies vai nezini atbildi, godīgi pasaki, kad atbildēs uzzinās, kā
Tā kā, nu, Labi, Ilze grib arī. Jā, es gadu nevarētu tā arī piekrist, es pa vidu, jo Dievs ir pār visu, un jā, arī tiešām Vitai var piekrist, var dažādi būt. Varbūt, ka mūsu draudzē var būt cilvēks augstprātīgs vai kāds citāds, kas aizslēdz debesis šim jaunpienācējam. Tāda situācija arī var būt. Un tāpēc mums, kā, es domāju, pašiem jāapdomās, vai mēs neesam garīgā Bābelē, vai mēs dzīvojam Kristu, vai mēs esam no sirds pazemīgi un lēnprātīgi, kā viņš ir, vai mēs mīlam cilvēkus. Un, ja mēs skatāmies arī runātājs, Izraēla tauta, viņi zināja baušļus, viņi pildīja, viņi ievēroja sabatu, bet Dievu, kad viņš atnāca uz pasauli, viņa nepazina. Jā. Tāpēc meklēsim Dievu no visas savas sirds un būsim par gaismu. Es gribētu aicināt draudzi. Un tie baušļi jau viņi ir apvienoti visur, un ar to mēs būsim atšķirīgi. Visā tajā arī evaņģēlijā skatīsimies kopumā, uz ko tad viņš aicina mūs kā Kristus sekotājs. Bet tad vairāk sanāk, kad ne tik daudz, ka mēs skatāmies uz tiem citiem, kas jāved ārā no Bābeles, bet mēs skatāmies paši, vai neesam daļa no Bābeles, garīgā ziņā. Tas veci nevar palikt nepamanīt, un ja mēs paši spīdēsim, tad arī citi nāks ārā. Jo vārdi ir viens, bet darbi un kāds tas ir, kas cits. Jā, un tur mēs atkal atgriežamies kārtēju reizi, jau ar to, ko Inga teica, jāsāk ar sevi. Un tad, man ļoti interesē, ko jūs runājāt. Varbūt kāds jums bija atziņas, vai mums, es domāju, ka mēs varētu noslēgt. Jums bija kāds? Es sagatavoju, bet viņi pats mācīja. Bet jūs varbūt zinat, ko viņš sagatavoja. Романс. Ну, я не знаю, я очень коротко отвечу, что Вавилон это все-таки является не местом, а мышлением. Tā ir nevis vieta, bet domāšana. Bābele ir domāšana. Сама церковь это не Вавилон, но мышление человека может быть Вавилоном, из которого надо выходить. И здесь центральная личность – это Бог выводит из Вавилона. Dievs izved no šīs domāšanas nepareizās. А мы только отсвечиваем направление, можно так выразить. Mēs tā kā spīdinam uz to virzienu. Ja? Mēs Да, как ангел, от которой осветилась вот слава Божия, не наша. Tad Dievs ir tas, kas ved ārā no mums tikai tā kā gaisma atspīd. Ja? Labi, es domāju, ka mums ir ilgi gājis un vērtīgi gājis. Es domāju, ka mēs varam arī uz šīs labās atziņas veikt un aicinu piecelties kopīgā lūkšanā. Mūsu Tēvs, paldies Tev, ka Tu mums devi šo domu apmaiņu. Un ka mēs atgriežamies atkal un atkal pie tās atziņas, ka mums katram jāskatās uz sevi un jāmēģina pašiem savas attiecības sakārtot ar Tevi. Un lūdzu, vadi mūs laukā no nepareizas domāšanas, no tā, kas mūs attālina no Tevis. Un kā mēs redzam no vēstures, ka tie var būt pat arī baušļi vai mācības, palīdzi mums nepieķerties lietām pašām par sevi, bet vienmēr pieķerties Tev, turēties pie Tevis, nākt pie Tevis. Un kaut mēs varētu būt kā gaisma šai pasaulē. Jēzus vārdā. Āmen.